Nu tad tā. Čau! Nu tā, tad šodien visiem sveiciens no Rezeknes mazās ledus halles, jeb šo XI tur ofisa, bet nevienam to nav jāzina. Visiem čau un milzīgs sveiciens. Čau visiem! Esam Sporta Ila kanāla pārstāvji, laikam galvenie motoriņi. Mēs vēlamies šodien ierakstīt nelielu video par aizvadīto sezonu un par gaidāmajām izmaiņām un plāniem nākošajā sezonā. Tāpēc sekojiet mums līdzi un ierakstieties arī uz mūsu kanālu. Jā, arī pa lielam gribējās padalīties un tieši varbūt arī reizēm Sporta Ilai trūkst tiešām komunikācijas ar skatītājiem un paldies, ka jūs esat tik daudz, paldies, ka jūs esat tik forši atsaucīgi. Bet tiešām tās komunikācijas reizēm trūkst, tāpēc arī mēs izlēmām, kā vajag kaut ko arī ierakstīt un pasveicināt tieši jūs. Un arī, varbūt kaut kādus ieskicēt, kaut kādas aizkulises, kā vispār mums iet, kā mēs dzīvojam, kas pietrūkst un kā vispār viss notiek. Jā, ko mēs vēlētos pirmām kārtām par aizvadīto sezonu arī mazliet pateikt. Pirmām kārtām mēs vēlamies pateikties jums, skatītājiem. Otrām kārtām, nemazāk svarīgi, mēs vēlamies pateikt paldies mūsu atbalstītājiem. Reku viņi šeit mums visi ir. Protams, bez cilvēkiem, kuri mīl sportu, hokeju, floorbols, mēs translējām dažādus arī citus sporta veidus. Pat tikām līdz biljardam, līdz snūkeram vienā sezonā. Bez cilvēkiem vienkārši tas nebūtu iespējams. Būtu iespējams veidot šo saturu, tāpēc liels paldies jums par to, ka jūs turpināt sekot mūsu kanālam un mēs paliekam arvien kuplākā skaitā. Jā, arī sanāca iepazīties ar Cirma ģeolas meitenēm labdarības pasākumā, arī milzīgs liels sveiciens meitenēm, viņas ir foršas un tiešām tādas iedvesmojošas un jaukas. Arī Cirmai kā tādai sveiciens milzīgs. Jā, vēl ļoti liels sveiciens un liela atvainošanās sēļukiem, kuri vispār kolosāli paņēma visus kausus, moločiki, jūs esat labākie. Un mēs gribam ļoti atvainoties par to, ka Sēļi 2 translāciju noplīsa un absolūti mūsu vaina. Un varbūt arī detalizētāk nav ko kautrēties, jāpasaka tā, kā reizēm izbraukumā jābrauc. Arī šajā gadījumā abiem diviem slimiem. Un tajā pašā laikā vienkārši kafija izgāzās uz tastatūras. Tāpēc visiem liels sarjans. Mēs saprotam to, ka nolažojam riktīgi, bet visi mēs esam cilvēki, tāpēc lūdzu atvainojiet mūs un ejam vienalga uz priekšu. Jā, varētu pateikt par šo situāciju. Tā bija pašā sezonas kulminācijā, sezonas izskaņā, svarīgākais brīdis. Fināls, kur tiekas komanda Sēļi 2 un Augšdaugava. Un, protams, daudzi skatītāji bija vīlušies. Tā bija neveiksme. Viena neveikla kustība izmainīja pilnībā visu. Tika apliets dators ar kafiju un translācija pārtrūka. Tajā brīdī mums bija rezerves dators, skrējām pakaļ rezerves datoram, pieslēdzām un tad pēkšņi vienkārši kaut kādā mistiskā kārtā interneta vads negribēja slēgties klāt ar datoru. Un tad mums nācās meklēt telefonu, bet, kā zināms, Daugavpils ledus hallē tiešraides caur telefonu vispār internets kā tāds bezvadu tur ir ļoti vājš. Līdz ar to, tā situācija radās tāda, kāda viņa radās. Un, protams, mums ir liela nožēla par to, ka mēs nespējām nodrošināt pilnvērtīgi tiešraidi līdz pašām beigām. Tā ir laba mācība mums arī turpmāk ievērot daudzas lietas. Protams, ir dažādi apstākļi, kā būtu, ja būtu. Mēs to nekad nezināsim, bet skatoties uz priekšu, protams, tā ir liela mācība. Un, protams, dažreiz negribās, lai tādas mācības atkārtojas vai vispār notiek. Bet, katrā gadījumā mēs tiešām degam ar šo kanālu, jo mums patīk raidīt, rādīt, iemūžināt sportu, vietējo sportu. Principā mēs strādājam ar laiku, ar tiešo laiku, kas notiek tagad. Protams, kā zināms, nevienmēr tiešajā laikā ir iespējams veikt kaut kādus labojumus. To, ko mēs varam, to mēs varam, bet dažreiz,
kā notiek. Jā, un jāatzīst to, ka, piemēram, tas pats pamats tam visam un vadītājs ir Igors, un viņš arī nav no gumijas, un tāpēc arī reizēm daudz sanāk dzīvē skriešanas. Tas pats jau arī sāka, piemēram, sākumā jau statīvus drusku peldēt, un arī redzēja tie paši skatītāji, un arī pa lielam tiešām, ja jūs kaut ko jūtat tam līdzīgu, tad droši nāciet komunicējam savā starpā. Un īstenībā es arī gribētu varbūt kaut kādā ziņā arī paaicināt papildus spēkus uz kaut kādiem komentētājiem, tieši uz izbraukumiem, izbraukumus vissarežģītāk īstenībā nodrošināt. Ja, piemēram, ir viena spēle, ja, piemēram, ir vairākas un turnīrs, tad drusku vieglāk tie paši jau kaut kādi arī jaunie mūsu palīgi arī vairāk iesaistās tajā visā, bet ka uzzina, ka tikai vienu spēli, līdz ar to tad uzreiz pazūd tas entuziasms. Un tāpēc, jā, varbūt arī būtu kolosāli, ja būtu kaut kādi palīgi uz vietas, piemēram, es nezinu, Jēkabpilī, Daugavpilī, jā, kas varētu ček vienkārši pieslēgties un veidot translācijas. Varbūt arī pierakstiet lūdzu komentārus, kā jums patīk ar humoru vai nē, jā, varbūt reizēm ir pārāk daudz kaut kādas, vienkārši, teiksim tā, vieglas attieksmes un humoru un smieklis, jā, varbūt jūs gribat drusku nopietnāku formātu un arī, varbūt arī ir kaut kādi izaicinājumi tieši jums, kas varētu pieslēgties sportu ielu, kas varētu arī katrā ziņā ček un vienkārši pievienoties šitai mūsu, kas saka, dvižuhai, teiksim tā. Protams, tā sezonas gaitā mums, protams, ir gan kāpumi, gan kritumi. Svarīgākais, laikam, tas moments, ka mēs cenšamies nekad neatteikt, jo mums ir svarīgi būt tajā sportā iekšā. Un varbūt iespējams tāpēc ir tā, ka mēs ik pa laikam jūtam to izdegšanu, varbūt tāpēc mums dažreiz pietrūkst resursa, un līdz ar to tas sāk pamazām kaut kurā vietā klibot, kaut kur vairāk, kaut kur mazāk, ne viss aiziet gludi un perfekti. Tā pašā laikā, ka ir lietas, pie kurām mēs varam piestrādāt un pielikt klāt. Tāpēc, jā, tie papildspēki, cilvēki, entuziasti, kuriem būtu interesanti kaut vai komentēt spēli. Ir ļoti daudz, es ticu, ka ir ļoti daudz labu cilvēku ar ļoti labu dikciju, kuri vēlētos iesaistīties. Mēs labprāt ar jums sadarbotos, labprāt ar jums sakomunicētu nākotnē un iespējams, ka mums ir pa ceļam. Jā, vēl labas ziņas tiešām, kā ir hokejs turpinās un Latvija iet uz priekšu un arī mēs ceram, ka viņas attaisīs visu pau un lai tik dara, lai tik šauj, mēs nošpaktelēsim grieztus vienmēr viss kārtībā. Arī, ja jums ir kaut kādas idejas, tāpēc, ka es zinot to, ka tas ir Igora bērns tādā ziņā sporta īle un ka viņš arī vēlējās kaut kādus varbūt podcastiņus vai ciemiņus, tāpēc droši jums ir kaut kādas idejas, sadarbības, varbūt arī kaut kādi mazi sponsori atbalstītāji un kaut kādas pau interesantas idejas, droši rakstat mums, varbūt pat Igoram. Izskatīsim un brauksim atkal pie jums ciemos, filmēsim, priecāsimies vēl kaut ko un arī dalīsimies varbūt kaut kādās savās sajūtās, piemēram, es nezinu, jauns lauciņš, no kura filmēt, jā, tur, vēl kaut kādas sadarbības, mūzikas, skan, kas traucē, kas palīdz, reizēm varbūt grūti saglabāt tieši kaut kādu foršu formu un uzreiz ieiet ar surfa dēļu uz kaut kādu vilni, vēl kaut ko, bet visnībā tas ir interesanti. Tāpēc mēs visus cienam un mīlam, jā, un tad tiekamies kaut kā. Jā.